Cik skaisti. Benvenuti dove il sole si ferma più a lungo. Laipni lūgti, forši skatītāji, kur saule apstājas visilgāk, jo Ardara, mana pilsētiņa, tas nosaukums nozīmē Saules pilsēta, sena sardiniešu valoda, un mēs tūlīt brauksim uz Saules pilsētu, un es jūs iepazīstināšu ar saules stāriņiem. Es nedaudz jums aizvedīšu par Ardara, te maza ieliņa. Te dzīvo mana mamma. Un šeit, ja jūs skatāties, te dzīvo tante Giovannina. Ciao, zia Giovanni! Tante Giovannina ir tā tante, kas man vienmēr palīdz, kad man ir problēmas. Varbūt jūs atceraties, ka es saku, ir viena tante, kad man ir slikti. Es zvanu viņai, es rakstu viņa WhatsApp starp citu. Es saku, tante Giovannina, man ir slikti un tā tālāk. Un viņa caur lūkšanām, jo caur senā tradīcija, sardiniešu senā tradīcija medicīna, viņa man palīdz un noņem no to ļauno aci, skaudīgo aci. Te viņa dzīvo, es uzvedīšu vēl tālāk. Tādi brīnumi ir mana maza pilsētiņa Ardara. Atceraties, 783 iedzīvotāji, būs 784, bet, turpināsim. Un ko, mīļie skatītāji, mēs visu laiku runājam, visu laiku stāstu, ka arī Sardīnija ir savi svētki, savi kostīmi, savas dejas, savu folkloru. Tadām! Paskatīties šeit, jūs varat te paskatīties, kā, piemēram, šis ir Ardaras folklora deja un folklora kostīms. Kā jūs redzat, mums arī visādi tur rozes, visādi tur ziedi, ļoti skaistas dejas, un, protams, tas viss vienmēr ir saistīts kopā ar zemi. Cilvēki dejo, cilvēki priecājas, dzied, lai tomēr tā zeme būtu ražīgāka, lai tomēr būtu vairāk ko ēst un lai dzīvnieki dotu vairāk pienu, vairāk sieru un vairāk dzīve. Kā mēs zinām, es atlidoju uz Sardīniju un tieši šodien ir Lieldienas. Un kas notiek Lieldienas? Lieldienas katra pilsēta, kā Sardīnija īstā katoļu zeme, kā saku, Sardīnija vienmēr atgādina man ļoti Latgale, mana forša Latvija. Arī Sardīnija katra pilsēta svin Lieldienas ļoti īpaši. Un tas viss ir saistīts kopā ar tradīcijām, kas ir saliktas kopā ar reliģiju, protams, katoļu zeme. Un kas notiek, piemēram, manā pilsētiņā Ardara, kur ir aptuveni 780 iedzīvotāji, ir divas lielas baznīcas. Viena baznīca ir Svētā Marija baznīca, un otra baznīca ir Jēzus. Un tieši Lieldienas sanāk tā, ka, protams, ir Lieldienas tur svētki. No vienas pilsētas iznāk Svētā Marija, kopā ar dažiem Ardara iedzīvotājiem staigā pa pilsētiņu, par ciematiņu, un no otra baznīca iznāk Jēzus. Un viņi satiekas viena punktā un kopā dodas uz baznīcu. Un tā nozīme īstenībā ir tāda, ka Marija paņem atpakaļ Jēzus pēc tam, ka viņš lido debesīs, pēc tam, ka viņš dod savu dzīvību mūsu cilvēkiem, lai atkal varētu dzīvot skaisti un priecāties, tā teikt. Un tieši šajos svētkos ir ļoti mums nozīmīgos. Kā es visu laiku jūs stāstīju, tajā lielā pilsēta, kas ir šeit, ir Svētā Marija pilsēta, īstenībā ir ļoti daudz teikas, kas ir saistīta tieši ar šo baznīcu, jo blakus ir pils, kur kādreiz dzīvoja Ardaras karaliene. Un, ja jūs esat redzējuši kādreiz Sardīnijas karogs ir taisīts tā kā pa vidu ir sarkanis krusts un 4 daļas, un tas 4 daļas ir tā kā Latvijas 4 novadi. Un viens no novadiem, tieši galva pilsēta, bija šī maza ciematiņa Ardara. Un tur dzīvoja karaliene vārdā Adelāzija. Un ir tā teika, sena teika, ka kad bija karš, viņa dzīvoja savā pīlī,
bet bija tunelis, kas veda viņu, protams, pa taisno uz baznīcu, tieši uz to baznīcu, jo neviens iekarotais nekad nebūtu ienācis baznīcā atņemt dzīvību vai atņemt mūsu karalieni. Un tāpēc viņa tur bija droša vieta, un tā teikt arī mūsu Ardara iedzīvotājiem arī mūsu droša vieta. Te ir baznīca, tur es dzīvoju, bet tagad, mīļie cilvēki, es jūs aizvedīšu uz vietu, kur es pavadīju savu bērnību. Es visu laiku runāju par savu fermu, par savām 400 aitām. Tūlīt iesim arī un apskatīsimies savu bērnības vietu. Ejam! Skaistas bērnības atmiņas. Tā ir tā ferma, tā māja, kur es pavadīju gandrīz 16 gadiem savas dzīves. Tur dzīvojam visi kopā. Es, mamma, tētis un 3 māsas un 1 brālis. Visi kopā tur dzīvojam. Un, droši vien skatītāji jūs atceraties, kad es stāstu par sardiniešu aitiņam. Mums bija 440 aitas, baltas, pukainas un ļoti negudras, jo aitas īstenībā īpaši gudras, esam godīgi. Es nezinu, kādas ir latviešu aitas, bet sardiniešu aitas neizcēlās ar gudrību. Jo, piemēram, es stāstu, kad vasarā te mēdz būt lieli ugunsgrēki. Jūs zināt, ka aitas nebēg prom no ugunsgrēka. Viņas paliek ēnā, viņas vienalga, kas notiek, viņas ir gatavas arī kļūst par labiem un garšīgiem šašlikiem. Tur mums bija gan aitas, mums bija gotiņas, mums bija 12 gotiņas, un mammai katra gotiņa iedeva vārdu Kontesa, Regina, tik jau tas skanēja pa visiem laukiem, skanēja tos vārdus, un gotiņas deva pie mammas, lai varētu dot labu pienu. Mums bija, protams, cūciņas, un jūs arī redzēsiet, kādas ir sardiniešu cūciņas un cik sulīgas un garšīgas varētu būt sardiniešu cūciņas. Bet, Gunta, ja tu parādīsi vēl tālāk, šis bija panorāma skats no manas fermas, un tur tālu ir tieši stācija. Un kad es mācījos universitāti, es mācījos Sasari, kas ir viena no lielākajām Sardīnijas pilsētām, es ar kājām staigāju pa smuku līdz stācijai, braucu. Un tur es arī mācījos un paliku arī par svešvalodas skolotāju. Un tāpēc es arī atbraucu uz Latviju ar Sokrates projektu, un es sāku mācīt itāļu valodu Teikas vidusskola. Gandrīz apraudājos. Mana bērnība vieta jūs redzējat, mācības te soļis līdz stācijai un līdz universitātei. Bet tagad nedaudz runāsim arī par Sardīnijas kulināri. Tiekamies! Čau, čau! Mēs runājam par tam cūciņām, un reka viņas ir gatavas. Man kreisā puse ir iera gaļa, un labā puse ir cūciņā, cūka gaļa. Ja jūs skatāties te pa vidu, ir iera galva, un pa vidu ir smadzenes. Daži domās, ak, mans dievs, Roberto, kas tas ir? Īstenībā iera smadzenes, un sardīna ir delikatese, kura tiek atstātas ģimene pastarītim. Tas nozīmē, ka parasti mamma atstāja man ļoti garšo, un parasti, ja tu ēd ieras smadzenes, tu kļūsi daudz garāks un daudz gudrāks nekā pārējiem. Bet tagad ir laiks paēst rosa porta la frutta, per favore. Signore, signori, ciao, buon appetito! Pane d'altro. Esatto! Šī ir Natalīna. Natalīna, čau, Natalīna. Natalīna ir ezeliene, ļoti skaista ezeliene, kā jūs redzat. Natalīna, čau, Natalīna.
Viņa ir ļoti kautrīga televīzijā, varbūt viņa nav pieradusi. Ne, viņa nav vispār kautrīga. Un te mēs esam pie Graciela otrā dēla. Natālija, čau! Viņa ļoti īstenībā, viņa ļoti patīk, viņa tāda ļoti mīļa. Un Natalīna ir ļoti interesants stāsts. Natalīna nozīmē Ziemassvētku, Ziemassvētku meitene, tā teikt, jo tieši 25. decembrī pirms 2 gadiem atnāca ciemos. Tika uzdāvināta manai māsai, un līdz ar to viņa kļuva par Natalīnu. Natalīna parādīja zobentiņas mums. Bella Natalīna. Bet tagad iesim paskatīties. Aitas beidzot. Un tad es jums parādīšu, kā. Vienmēr es runāju par to, ka sardiniešu aitas ļoti atšķiras no latviešu aitam. Sardiniešu aitas ir tādas sievišķīgākas, es teiktu. Es vienmēr saku, viņas tādas mierīgākas, priecīgākas. Latviešu aitas ir tādas reizēm diezgan tādas saspringtas. Un tagad jūs redzēsiet tās aitas, un jūs arī saprotīsiet, par ko es runāju. Čau, Natalīna! Jūs redzat, tur aitas. Šīs aitas pieder manas māsas dēlam, Graciela dēlam. Starp citu, Sardīņā dzīvo 1,600,000 iedzīvotāju un 4 miljoni aitas. Un es vienmēr saku tā, ka aiz katras sardinieša vienmēr lēc, priecājas 4 foršas aitiņas. Ja jūs redzat tas aitas, kā es vienmēr saku, ja viena aita iet pa labi, tad 1500 aitas sekos līdz vienalga, ja tā aita iet nepareizi. Un kā jūs redzat, te mums ir arī foršie aitu gāni, sardiniešu aitu gāni, kuri īstenībā viņi uzvedās nedaudz kā sardinieši. Mēs atnācam, mēs esam sveši cilvēki, viņi vienalga, viņi māja savu astīti, priecājas un neko vajag īpaši, pret mums īpaši nelaipni nebija, viņi bija ļoti priecīgi. Runājot par Sardīņu īstenībā un par Sardīņas dzīvesveidu, Sardīņa ir viena no tām zemēm, kur cilvēki dzīvo visilgāk pasaulē. Ir bijuši visas tur pētnieki, kas mēģināja saprast, kāpēc Sardīņā cilvēki dzīvo tik ilgi. Ir viena maza pilsētiņa, kas atrodas Sardīņas sirdī, kur cilvēki dzīvo pāri 100 gadi, un tur ir vislielākā koncentrācija no cilvēkiem, kuri dzīvo pāri 100 gadiem. Un cilvēki mēģina, tie pētnieki, mēģina saprast, no kā var dzīvot tik ilgi. Starp citu, ir arī noskaidrots, ka ir 5 vietas pasaulē, kur cilvēki dzīvo visilgāk. Viena no tām ir Sardīņa, 2 vietas atrodas Ķīna, viena vieta Japāna, un vēl viena vieta ir viena Grieķu saliņa. Daži cilvēki saka, ka tas ir tā kā sardīniešu dzīvesveids. Vienkārši mēs ļoti mierīgi dzīvojam, nestresojam, un tā arī priecājam. Un tā arī dzīvojam mēs visi. Runājot par Sardīņu, ja jūs skatāties, piemēram, karte, Sardīņas forma atgādina nedaudz tā kā pēdu. Un ir arī, protams, teikas un stāsti par to, kā izveidoja Sardīņas formu. Sakam ar to, ka Sardīņa ir viena no senākajiem zemēm pasaulē, un tāpēc Sardīņā nekad nebūs zemestrīces, nevar būt zemestrīces, un arī vulkāni mums nav. Mums ir vienkārši senie vulkāni, kuri guļ mierīgi un priecājas par dzīvi, bet viņi nekaitina un viņi nav mums kaitīgi, tā teikt. Ja? Runājot par Sardīņu, tā pēdā forma īstenībā ir viena sena teika, kas teica, ka kādreiz Dievs cīnījās pret Sātana, pret velna. Un Dievs pret velna vinēja un meta velnu uz zemes no debesīm. Velns nokrita uz zemes un jūra nokrita ar pēdu un uz jūru atstāja pēdu un no tā izveidoja Sardīņa. Tā kā mīļie cilvēki, Sardīņa īstenībā ir velna pēda zeme. Brīnišķīgi vai skaisti.
Šis ir Nurāga, un ir pirmā mūsu sardiniešu mājas, un sardiniešu senā civilizācija 2000 gadi pirms Jēzus bildēja šos, taisīja augšā šos Nurāgus. Tie akmeņi ir milzīgi, un tur ir visas teikas, kā mazie sardinieši varēja paņemt tos lielos akmeņus un aizvilkt un uztaisīt tādus piramīdus. Nurāgi ir nosaukuši arī kā sardiniešu piramīdas, un īstenībā ir visādas teikas par to, ka varbūt citu planētieši ir uztaisījuši tie Nurāgi. Un ir ļoti daudz, ir aptuveni 5000 Nurāgi visapkārt Sardīņā. Daudzi domā, ka tie bija pret kara laiki uztaisīti, bet daudzi domā, ka īstenībā tur tajos Nurāgos notika visādas lūkšanas, lai dabūtu ražīgākas tur zemes, lai būtu labāki laika apstākļi un lai būtu labāka dzīve. Cik skaista ir mana Sardīņa, tāda daba. Starp citu, šogad redzēju savu Sardīņu tik zaļu, sen nebiju redzējusi Sardīņu tik zaļu, tādi skatieni. Un, protams, ir tik forši, ka manā salā arī ir kalni. Mums augstākais kalns ir 1800 metri, var gan slēpot, gan iet uz jūru. Un tikpat kā Latvija, Sardīņā ir ļoti senas tradīcijas. Piemēram, mēs tagad redzam maskas, kas attiecas uz karnevāla tradīcijām. Karnevāla tradīcijas ir ļoti senas tradīcijas, un katrai pilsētā ir savas tradīcijas. Piemēram, tas maskas simbolizē svērus, simbolizē dzīvniekus, un parasti tā karnevāla, ņemot vērā, ka tas notiek februāra mēnesī, tas ir, lai tā raža būtu labāka, lai tie dzīvnieki varētu dot tas asinis un tas laba un auglīga zeme. Un tas sanāk kopā ar istokadores, ar mamutones un ar citām maskām no manas brīnišķīgas Sardīņas. Es esmu kopā ar vienu no manas bērnības draudzenēm. Laura, ciao Laura. Ciao. Puoi dire labdien? Labdien. 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 Una parolaccia, brava. Grazie Roberto per avermi insegnato una cosa nuova. Laura ir viena no manām bērnības draudzene, un starp citu, Laura ir pirmā, ar kur es dziedāju kopā. Cosa avevamo cantato? Non amarmi. Dimmi perché piangi. Di felicità. E perché non mangi. Ora non mi va. Tā, mēs arī pavadījām laiku ārdara, kad, dziedājām, priecājamies par dzīvi, bija baigi skaisti. Laure, asco, ma come se dovessi definirmi in 3 aggettivi, come mi definiresti? Ja tu varētu man 3 īpašības vārdus aprakstīt mani. Kā varētu man aprakstīt? Mi metti seriamente in crisi perché 3 non bastano. 3 nepietiek. Da dove iniziamo? Da quelli buoni. Da quelli buoni? Sì, Va bene. Solo cose buone. Roberto è bello, è molto simpatico, è un pazzo scriteriato. No, es teicu, Laura, pasaki, 3 īpašības vārdus tikai tos labus. Roberto ir skaists, Roberto ir ļoti talantīgs un Roberto arī ir traks. Però dai, comunque
parlando seriamente, ho detto, c'è una persona che comunque ho detto, non ha perso lo spirito di quello che poteva essere, ho detto, quando l'abbiamo conosciuto da sempre, non è mai cambiato, è sempre uguale. Non è la Rai, es esmu tas, kas no bērnības, es gribēju dziedāt, es gribēju būt uz skatuves, un es nekad neesmu zaudējis, un esmu no savu mērķi, un esmu tā turpinājis, un tā arī televīzijā strādājot. Laure, veramente Ardara mi manca, nedaudz man pietrūkst Ardara. Ma anche ad Ardara manca Roberto, infatti a noi fa solamente piacere quando finalmente ogni tanto decide di venire a trovarci, dovrebbe venire più spesso. No, man pietrūkst Ardara, bet arī Ardara pietrūkst Robertino, un tāpēc, kad... Dilla tutta che ogni tanto arrivi di nascosto e noi non lo sappiamo se non da Facebook. Es reizēm arī teātrī braucu tā pa klusu, un tik var uzzināt tikai caur Facebook vai caur tīkliem. Jo tomēr, kad esmu Ardaris, man patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, jūs jau to redzējāt un tā, bet, bērnības draugi ir īstais zelts. Čau! Mīļie cilvēki, šī ir mana pilsētas baznīca, Ardara baznīca, un tieši lejam un sagaida pilsētas mērs un pareizi skaistu baznīcu. Ejam! Tā, mīļie skatītāji, mēs esam kopā ar Ardara pilsētas mērs. Buongiorno! Roberto, ben arrivato ad Ardara, Grazie per essere venuto assieme anche alla troupe per portare un po' di Ardara nel lettone, questo mi fa molto piacere. Tāda, mīļie skatītāji, Francesco ir mūsu pilsētas mērs jau 7 gadi, viņš vienkārši rullē. Paskatieties, cik skaista ir mana pilsētiņa. Ardara atrodas tieši Sardīnijas sirds, un mēs visi gaidām šeit baznīca, forši cilvēki, dzīves prieku, un tad es jūs turpināšu parādīt manu skaisto pilsētiņu. Visu laiku es runāju par to pilsētu, beidzot ir iespēja, pateicoties Gatim un Gunte, parādīt manu Ardaru. Čau! Ciao! Mamma, tas ir pirmais vārds, ko es iemācījos. Mamma, tā ir mana atbilde uz jautājumu, kas ir tavs varonis? Mamma, tā ir sieviete, kura man zvana katru dienu un jautā, vai esmu paēdis. Mamma ir tā, kura mani kārtējoreiz pārsteidza tēta bēru diena. Es būšu stipra un neraudāšu. Nebūs nekādas drāmas, jo tētis negribēja mani redzēt skumju, viņa teica. Mamma, tu, kas baidies lidot un reti pamet mūsu ciematu Sardīņā, es tevi ielūdzu šajā virtuālajā kulinārijas ceļojumā. Paldies tev liels, mamma Binģedda. Paldies par to, ka man palīdzēji, ka man esi klāt. Paldies tev milzīgs. Un tagad, mīļie cilvēki, šī ir tante Giovanna, kura lec pāri loga. Kad mamma skatās seriālu, viņa nedzird, kad viņa zvana pie loga. Un tad, mīļie cilvēki, mēs tagad dodamies reklāmas pauzē, bet kad mēs atgriezīsimies, mēs paēdīsim ļoti garšīga sardiniešu deserts seādas, kuras pati mamma Binģeta gatavos. Mam! Avanti! Ciao! Tiekamies pēc reklāmas pauzes! Ciao, grazie! Buongiorno, superīgi skatītāji! Esam atpakaļ. Kā jūs redzējāt, pirmā raidījuma daļā es jūs iepazīstināju ar savu dzimteni, ar savu Sardīņu. Jūs droši vien arī redzējāt, ka tā Sardīņa ļoti atgādina to Latviju, pat to Latgali. Un paskatieties, kas man ir šeit. 3 mildas zvaigznes tikko atnākušas pie manis, jo, protams, tikpat kā Latvijā, arī Sardīņā mums ļoti patika un ļoti garšo ēst ļoti foršos ēdienus. Kopā ar mani, mīļie cilvēki, re, kur ir Binģedda. Čau, man! Ciao! Ciao! Mamma, ciao leitoni! Ciao! Ciao visiem no manas mamma, un kopā ar mammam, protams, lai būtu vēl garšīgāk ēdiens, ir viņas māsas. Vecākā māsa Marija,
Ciao zia Maria. Ciao. Zia Maddalena, oh zietta stavo dicendo, zia Maddalena, zietta. Ciao. Un vigna stris kuopa šodien gatavos vienā no tām receptēm, kas ir mana jauna recepšu grāmatā, veltītā tieši mammai, kas ir apkārt pasaulē ar Robertu. Jo tieši pirmā recepte, kas ir grāmata, ir tadām sardiniešu deserts. Tā ir seāda, un mēs tūlīt arī pastāstīsim, kā gatavot. Šeit ir viss aprakstīts, bet jūs redzēsiet praktiski, kas jādara, lai gatavotu īsto, sulīgo, garšīgo, fantastisko recepti. Ma questo è il libro, questo lo do un attimo a te. Grazie. E siamo, e siamo pronti a partire. Ma raccontami un po' di queste seade, che così lo traduco a loro. Che cos'è la seada? La seada è un dolce tipico sardo. Tas ir sardiniešu tipiskais. Es jūs pastāstīšu, mamma parasti runā, bet dzieta palīdz, jo tā dzieta runā pilnīgi itāļu valodā, mamma runā sardiniešu valodā. Cosa facciamo? Come le prepariamo? Come le prepariamo? Allora, dobbiamo utilizzare formaggio di mucca leggermente acidulo. Kā jūs redzat, ir gova, siers, ko mēs jau gatavojam jau pirms tam, un aromatizzato con scorza di limone. tur ir citronu mīze iekšā. Poi racchiuso in una pasta sfoglia. Kā jūs redzat, ir mīkla. Mēs jūs parādīsim, kā gatavot, lai būtu šajā foršā Dammi l'altra. formiņā. Paskatiet, tā ir jābūt tā forma, beigu beigās, un mēs viņu gatavosim. Tad, incominciamo uz. Allora, sākumā mēs liekam apakšā tur mīkla, liekam virsū jau sagatavotas, tur tā kā riņķīši, gova siera riņķīši, un šeit tieši grāmatā ir arī pastāstīts, kādam jābūt tam sieram, ja? Mamma? Sì. Un kas ir jādara, mīļie cilvēki? Jādara tā, ka pilnīgi jāapsēdz, pilnīgi smuki, un jāpačam, tas smuki ar mīlestību apkārt. Runājot par šo recepti, šī recepte vēsture ir tā kā, šis ir sardiniešu tā kā garšīgs deserts, saldais ēdiens, bet tur ir gan saldais, gan sāļais iekšā, jo tas siers dod to sāļo piegaršo, kamēr to medus, kas būs virsū, dod to garšu, to saldo garšu. Man ir tik interesanti runāt, gatavot ar mammu, tas vispār kaut kas baigi. Aria sì, che un secchino qualche film. Starp citu, kā jūs redzat, lai ēdiens būtu vēl garšīgāk, mums palīdz arī mūsu draugiem, mums ir publika šodien. Gunta, tu vari parādīt mūsu publiku nedaudz? Roza, mana māsa, poi c'è zio Luisi, zia Marijas vīrs, tante Giovanna, re kur ir. Tā ir tā kaimiņiene, kas lec pa lūgu, kad kamēr mamma skatās to seriālu, un Rozas vīrs Tore. Un tad nāciet ēst, jūs parādīsiet, kas te notiek. Vienkārši ļoti svarīgs ir tā, ka iekšā nav gaisa. Vero, ma che non ci deve essere aria dentro. Aria dentro no. Io tu perché non ci deve essere aria dentro? Perché si aprono. Si zoccana. Ecco. Tāpēc, ka, ja tur ir paliek gaisa iekšā, viņas var vērt vaļā. Un lai, paskaties, es jūs parādīšu. Tā, viņas izskatās tā kā saules puķes. Un īstenībā seāda sardiniešu valodā tieši arī tas nozīmē, ka tas miks starp saldais un sāļais, kas ir no siera. Ļoti svarīgs. Es jūs arī parasīšu, kādas ir sastāvdaļas. Labi, lai jūs varētu pierakstīt, kā parasti, jo te, ziniet, ir 1 kilograms miltu, 400 grammi cūku tauku, re, kur ir tie cūku tauki, 1 kilograms jaunā govs piena siera, kas ir jau salikts kopā ar citronu mīzu. Tad ir pusglāze silta ūdens, jo tur vajag, lai tā mikla palikt vēl mikstāka. 3 citronu mīzes, medus ar apelsina mīzu, ko mēs izmantosim beigās, oliveļa un sāls.
Bet, ja jūs Ak gribētu, uz appena protams, sabals. receptes uzzināt pareizi, jūs varat paskatīties pēc tam grāmatā. Bet paskatieties, kas ir jādara. Jā, jāsamīļo to desertu. Starp citu, šis ēdiens bija... Vai te bella? Vai te bella? Bella itāļu valoda un sardiniešu valoda nozīmē skaistā. Un Zia Marija priecājās, ka viss sanāk ļoti labi. Che bello. Questo gli volevo far vedere. Tas arī, tas nāk no sardiniešu tradīcijas. Sarodigļa, giusto? Sì. Sarodigļa, tā kā mazas ritenītis, kas taisa tieši šī brīnišķīgi dekorācijas te apkārt Miklai. Tadām, ecco qua. Mēs te turpināsim gatavot, kas ir jādara. Ma bisogna lasciarle a riposo, no? No, no. No, vero? Accendi sul zuiaro. Tad šīs ir gatavas. Un pēc tam mēs liksim viņas cept oliveļa, kurā jau tur burbuļu, mutuļu un priecājas kopā ar rozu. Madalena, bisogna buono. Mēs viņas, uno. Posso fine. mēs jūs parādīsim, kā gatavot miklu. Tagad mamma parādīs, kā gatavot miklu. Šīs jācep pēc tam oliveļa, kādas 3 minūtes, kamēr viņas paliek tādas brūnas, tādas kraušķīgas un brūnas, tad var noņemt no eļas, likt uz šķīvi un pa virsu mēs liekam medu. Un tur satiekas tas saļas, kas nāk no siera, kopā ar medus un ar to saldu. Un, protams, ja tur ir tas kāps, kas nāk no citrona, Mi cuoci che sono curdi che sanno. tad mēs jūs parādīsim, kā darīt. Troppo vricca. No, Noi siamo abituati a quella che facciamo noi in casa. Kamēr mēs te gatavojam, es jūs nedaudz pastāstīšu arī par ģimenes vēsturi, lai jūs zinātu, ka mamma, viņi ir 5. Vecākā māsa, vēl viena māsa un 2 brāļi. Tāpat kā mēs īstenībā, es arī esmu pats jaunākais, tā kā, piemēram, Dziete pasterīte, mammas ģimene, tāpat kā es esmu pasterīte sava ģimene. Šodien atnāca viena māsa, tā ir Roza. Tas ir fatending, ko? Un tagad mēģināsim jums parādīt, kā gatavot to miklu. Vajag riktīgi viņu apstrādāt ar rulli. Itāļu valodā tas ir mattarello. Un... L'hai detto quali sono gli ingredienti? Es infatti li ripeto. Mīļie cilvēki, ja jūs nepierakstījat sastāvdaļas, mēs jūs pateiksim gan itāļu valodā, gan latviešu valodā. Allora, ripetiamo gli ingredienti. Ingredienti, allora indica la farina. Mills. Quanto è? 1 chilo io avevo scritto qua nel libro. Dai, un 1 chilo. chilo. Per 1 chilo di farina. Ro. 400 grammi di Per uno. 1 1 kg mills, 300 grammi cukru tauki, un pizzico di sale nedaudz šķipstiņa sāls, e un bicchiere d'acqua. un glāze ūdens. Calda l'acqua, tiepida. No, temperatura ambiente. Aha. Istabas temperatūra glāze ūdens. Allora, A posto. aspetta, scusate. Prendiamo questa, Sena, raga. Vieni. Ma perché è fresca? Turpināsim tagad gatavot. Aspetta, vede? Mēs gribam arī jums parādīt, kā ir ritīgi Quanto deve essere spessa la pasta? Come questa. Quanto è quella? Non lo so. Dai un bicchiere d'acqua, zia Maria, per favore. Oh, Un bicchiere Roberto, d'acqua. diglielo che la sfoglia la puoi tirare con la macchina della pasta. Aha. Noi la Protams, facciamo ja così, jums ir Miklas mašīna, tad viss notiek arī daudz ātrāk, bet kā īstas sardiniešu maisaimnieces, A poi non ce ne vedete. a tie lai arī jau dara, Da zia sopra, Maria, no non pagājāba. sentite. Brosavo l'uscio. Non posso girare. Turpināsim jums parādīt. Vabbè. Un runājot par šo desertu, tas ir deserts, ko parasti gatavoja Vuole più sottile, però. maisaimnieces, kad vīri bija prom no mājām, un aitu gari bija prom no mājām, tad viņi varēja paņemt līdzi un paēst arī līdzi, kamēr viņi bija kalnos. Pone usato, pone buono. Tā, turpināsim tagad likt Gailā klāt nebija. miklu. Mikla, kā jūs redzat, jābūt ļoti, ļoti plāna, jo tad viņa arī paliks pēc tam eļļa, viņa paliks tāda ļoti kraušķīga un ļoti, ļoti Sì, perché forša. l'ho fatto gai, però. Dal centro verso l'esterno per Questo è togliere questo è l'aria. importante. Vajag darīt šādi no centra
vai spiest usar, vero dal centro a fuori, vero Sì, zia? dal centro verso l'esterno. No centro usarpus, leitas gais iet ara, no, eccola qui, iet ara, no seada, Ma forse no che non andava. un, protams, lai jūs būtu pārliecinātas, ka tur nepaliek vispār gais, jūs varētu tur ar zobu, ar kaut ko. Guarda, Mario. Kā ir gunta, kā viņu sauc? Zobu, šito, kā ir latviski? Zobu bakstamais, jā. Kā jūs saprotat, mīļie cilvēki, es neesmu vienīgais latvietis, kas atbrauca Sardīņu, kopā ar mani, protams, ir mani forši draugi Gatis un Gunta. Vabbè, comunque non lo leggi da nessuna parte che devi usare le stesse cadenti, l'aria la devi togliere con le mani. Aha, man... Perché lo sai perché? Perché può entrare l'olio. Zieta man teica, ka, protams, ir daudz labāk, ja jūs varētu to tikai ar rokām darīt, neizmantojot nekādu zobu bakstamu, jo tad, ja tur ir mazie caurumiņi, varētu tur tikt iekšā tā eļļa, un tas arī baigi forši nav. Ma il formaggio è formaggio di vacca nuovo? Allora, è sparsiero paprassio. Allora, il formaggio deve essere di mucca, di mucca. Uova penso obbligati. Mucca, lasciato inacidare per 2 giorni. Un tas paliek, tas guova siers paliek 2 dienas, un viņš paliek skāps, tas siers. Allora, per la prova che il formaggio sia pronto per fare la seadas, devi scaldare un po' d'acqua, mettere un pezzetto di formaggio. Sì. Se si riesce, il formaggio è elastico, se riesci a lavorarlo, allora il formaggio è pronto per fare il formaggio delle seadas. Tad, kā jūs varat saprast, tas baigi svarīgs. Kā jūs varat saprast, ja siers ir gatavs un tas ir īstais siers priekš seadam. Jūs atstājat 2 dienas siera, lai viņš paliek nedaudz skāps, un tad jūs paņēmat to sieru un ieliecat iekšā katlā, kur ir silts ūdens. Ja tas siers stiepjas, tad droši jūs varat saprast, ka tas ir siers priekš seadā. Però accendi l'olio e con mamma poi andiamo a mettere la seada, ok? Ok. Quindi, una volta che il formaggio è pronto, allora lo raccogli dall'acqua, lo fai sgocciolare bene, lo metti nella spianatoia, ci metti il limone grattugiato, lo spiani col mattarello e tagli i dischi con un bicchiere. Kas ir jādara ar sieru? Tas ir ļoti svarīgs, jo siers ir, man liekas, visvarīgākā sastāvdaļa no visā seāda. Tad vienkārši tas siers, jūs gaidat 2 dienas, gova siers. Jābūt tad, jauns siers. Jūs atstājat viņu 2 dienas, tad viņu paņēmat, kad viņš ir skāps, lieciet ūdeni, siltā ūdeni, ja viņš stiepjas, viņš ir gatavs. Kas jādara? Jāņem ārā pēc tam no ūdeņa un jāliek uz, jāliek pilnīgi plans, tā kā jūs redzējat šāda jābūt biezuma, un pēc tam jātaisa ar šādam formam, vai krūzes. Mēs varam paņemt mierīgi arī krūzes forma, taisīt tos diskus, siera diskiņus, kurus pēc tam mēs ieliksim iekšā miklā. Kolossāli. Allora, ma l'olio è pronto, eļļa ir gatava. Mīļie cilvēki, mēs tagad iesim pamazam gatavot to seādu. Babi, labāk es... Passare stasera. Nāciet ar mani, es jūs parādīšu. Come bisogna fare? Isetta, ma su minore ha saputo. E te, come... Aspetta, ti aiuto io, dai. Te la tenzo odeo. Pone bilava, essi lì. Tagad mēģināsim. A posto, no? Sì. 2 ne mettiamo, 3. E come li fanno a 3? Jā, mēs liekam cept, kā jūs atceraties, mīļie cilvēki, kad es teicu, ka mamma labākā draudzene ir panna, un viņa ir panna, kur ir pārpildīta ar oliva è questo, ma? Sì. Ar oliveļu, rekur ir. Man patīk, ka beidzot jūs redzat, ko es tās visu laiku raidījumā, par ko visu laiku mēs runājam. Tad liekam oliveļa, Zamiro. Un po' zitta stai, se no.
E cosa bisogna fare? Lascia stare, guarda che è in girata su lui. Dall'altra parte le giri. Sì. Seppamo svieno pusse, non possiamo si appagreggio su altro pusse. E perché bisogna girarle? È perché cucinare sopra, altrimenti il formaggio non scioglie. Ja griež pēc tam uz abām pusēm, lai viņas palikt, tā kā teica Dzieta, dorāre, viņas jāpaliek zelta krāsā. Un tāpēc, mums jāpaliek, jo mums dorāre, jo viņas paliek zelta krāsa. Un tā kā saules pucces, pēc tam viņas pagriezīsim uz otru pusi. Quando le dobbiamo girare? Quando è che la giriamo? Ecco. Infatti Prusco l'ha ponato, accendimi il furreddo. Aspetta che l'accendiamo un attimo. Qual è il secondo? Aspetta. Questo è vai, schiaccia. Ok. Dai, lo faccio io. Gol. Ole. Me slikam uz lielāko uguni, lai viss būtu ideāli, jo tad plašāk viņas varēs cept. Ecco che è su noi, Sì. Cepam. Kā jūs redzat, uguni jābūt un tagad griežam uz otru pusi. Bianca sono ancora. Bianca, tad nezietām. Vajag nedaudz pagaidīt, kad viņas paliek dzeltena krāsa. Protams, kā jūs zināt, mamma nav baigi pieradusi pie kameras strādāt, nedaudz uztraucas. Ma di qualcosa ai lettoni. E cosa dico? Vogliono dorate, poi girate e poi si tolgono e ci si mette il miele. Ma pure la pronuncia, il miele. Ne siamo smējies, ka mamma parasti runā sardiniešu valodā, bet kad ieslēdzas kamera, viņa strēlnieks tā kā es, zin, kā divi strēlnieki virtuve, līdz ar to arī viņa ieslēdzas arī īstā itāļu valodā, ziemeļu itāļu valodā izrunā. Tad, la mentamo saviamo o la lasciamo gaia? No, ma c'è salsa questa, non dico. Queste sono già più... Nedaudz jābūt šādi. Ole, gusta... Uz bruno krāsu. Protams, ziniet, pirmās ēdas ir tāpat kā pirmās pankūkas. Viņas mēdz būt tādas atriebīgas, ka es parasti saku tādas maitīgas. La? Suttendo le ali, per assegare me. Un tagad mēs gaidīsim, kad viņas būs gatavas. Ma le portiamo poi di là, queste tre. Sì. Continuiamo a friggere le altre. Sì, adesso, sì. Pareias. Un jūs redzēsiet, ka tiešām, kad saliks kopā to sieru kopā ar mēdu, tad būs tas saldis. Kā jūs redzējāt, protams, atcerieties, ka es stāstu, ka mana mamma gatavo to tomātu mērci 6 stundas, no paša rīta viņa gatavo, klausoties Kristīgais radio, un lai mērce būtu garšīga. Tikpat tomēr notiek parasti arī, kad viņa gatavo pārējās lietas. Tad viņas, paliek garšīgākas. Ja ieslēdz. La mettiamo lì, no? Sì. Pirma ir gatava. Ma 4 minuti, mi sa che facciamo solo queste 3. Mēs gatavosim šīs 3, palikušas 4 minūtes. Cik interesanti Sardīnija gatavot kopā ar mammu, tas ir hits. Un mēs atgriezīsimies atpakaļ. Un turpināsim gatavot nākošas pēc tam. Ma la spengo tanto, sì, uomo? Sì, gira la 0 di nuovo. Io? Mettile lì, prendi il coltello. Andiamo. Già c'è lì. Vai fare pulito. Però se venite da questa parte, venite qua. Ma... E adesso le tagliamoci, le chiamiamo tutti e mangiamo. Tad, kad si jādara viņas ir gatavas, come te la ponīdēs? Un tagad ir tas mirklis, kad mēs pieliekam klāt medus. Sotto. 3 minuti ragazzi, bisogna accelerare.
Così che, ecco, paskati te skavignas iska. Milje cilvēki pamēģiniet mājās, jo viņas, spastātā, vieni più qua, qua più. Jo viņas pilnīgi dzeltenas un brīnišķīgas. Oh, benissimo. Liekam klāt medus. E il coltello. Vieni Ro, vieni no. Ok. Allora. Un vissi Vedi, cuopa. a lui è come te deve filare. Paskatite kāda mia būt siera, Čega la duesa, atterate. Viņam jābūt pilnīgi, nu, jākūst pilnīgi. Un tagliamo. Eia, forchette. Šāda mia būt sies, un adesso l'assaggiamo. Oh, ciclone. Yeah. Non va calda da essere, come sta sempre. Boga devo su. Ma abbiamo un minuto, tra un po' No, finiamo. lo provo ad assaggiare. Ehi. Ma così per beso pubblica, se no. Ma le forchette non ce ne abbiamo. Mi non ha terra. Boga ne ha terra fucetta dai, voglio abbina fuori. E lo piattino solo. Tā arī viņa izskatās. 2 minūtes. Diemari. Viss ir gatavi. Allora, portiamo le forchette. Un tagad esam gatavi pagaršu. Non le mani. Come te non te manikas? No, ma ponetila in bocca no pago. Mīļie latvieši, gaidām jūs Sardīnijā. Brīnišķīgi. Mīļie cilvēki, venite qua, Joe, Zuluvija, jums. Mīļie cilvēki, kā es teicu vienmēr, Sardīnija... Viva la Sardegna! Lai dzīvo Sardīņa! Sardīņa ir tā kā foršā latgalīte, kur jūs visi mēs visi satiekamies, runājam, kliedzam, priecājamies, ļoti skaļi un ļoti dzīves priecīgi. Mīļie cilvēki, man tāds prieks, ka es beidzot atvedu jums visiem brīnišķīgie skatītāji, La Dolce Vita skatītāji manas mājas. Sveicieni no manas mammas, māsa, Tore, tante Giovanna, zietta, zia Maria, zio Luisi, un Ari no tēta. Ma fai vedere a babbo, mīt. Ari no tēta, ka skatās vienmēr uz mums un priecājās par mums. Lai jums forša diena. Agostino, lielas Agostino, mazas Agostino, lai jums forša diena. Tiekamies La Dolce Vita. Ciao! Ciao! Ciao!